kādi būs tavi ieguvumi, tad, ja tu pamēģināsi nemazgāt sejas ādu no rītiem? Jā, tu nepārklausījies. Es aicinu visas savas sekotājas, visas savas klientes izmēģināt kaut vai uz nedēļu nemazgāt sejas ādu. Šeit pat īstenībā nav vajadzīgas kaut kādas problēmas, kuras cilvēks grib atrisināt. Šeit pat nav runa par to, ka obligāti tev ir jābūt kaut kādai problēmai, no kuras tu centies aizmukt, izmantojot kaut kādus jaunus sejas kopšanas risinājumus. Šeit ir runa par to, ka tava sejas āda jebkurā gadījumā noveco, pakļauta apkārtējās vides ietekmei. Tava sejas āda jebkurā gadījumā ir visatklātākā tava ķermeņa daļa, uz kuru iedarbojas ultravioletais starojums un arī no ekrāniem, ne tikai ārā, kad tu izēji. Un vienmēr mēs varam savai ādai palīdzēt, ieviešot kaut kādas ikdienišķas darbības vai šajā gadījumā bezdarbību, lai uzlabotu sejas ādas stāvokli un perspektīvā mums daudz mazāk būtu tādu lietu, kuras jārisina pēc fakta, pēc notikuma. Mēs, pateicoties šai darbībai, varam izvairīties no daudzām neforšām lietām, kuras mums kādreiz varbūt būtu jārisina, bet nebūs tāpēc, ka Juta pastāstīja, ka izrādās no rīta nevajag mazgāt seju. Es neaicinu vispār atteikties no higienas pasākumiem no rīta. Šeit nav runa par zobu mazgāšanu, par ausu tīrīšanu, par matu ķemmēšanu, par acu izskalošanu ar ūdeni vai vispār sejas noskalošanu ar ūdeni. Šeit es runāju par ķīmiskiem produktiem, par mass market pārtikas veikalos, aptiekās, drogās pieejamajiem mazgāšanas līdzekļiem, ar kuriem labākajā gadījumā īstenībā varētu mazgāt traukus, bet tu ar šo līdzekli mazgā sejas ādu un vēl pie tam 2 reizes dienā, no rīta un vakarā, un pēc tam domā, kāpēc man ir kuperoze vai rozācija jau, kāpēc man matās pumpas, kāpēc es, lai vai ko smērētu uz sejas, man tāpatās ir sausuma pleķi, man ir sausa sejas āda, nekas nelīdz. Tad šeit pilnīgi noteikti iesaku izmēģināt šo variantu. No rīta likt savu sejas ādu mierā un vienkārši ļaut tai pabaudīt to, ko viņa ir saražojusi pa nakti. Jo mūsu organisms darbojās visu laiku nepārtraukti. Un tajos brīžos, tad, kad ķermenis vienkārši atrodas tādā nosacītā miera stāvoklī, un šajā nosacītajā miera stāvoklī patiesībā ķermenis ļoti, ļoti daudz darbojās. Un sanāk, ka šī darbošanās ir pilnīgi vējā, pilnīgi veltīga, tāpēc, ka tu paņem un vienkārši nomazgā visu nost no sejas ādas. Tu vari ieiet dušā, ja tev ir ieradums iet no rītiem dušā, tu vari ieiet dušā un vienkārši ar remdenu ūdeni vienkārši noskalot sejas ādu. Kaut gan labāk ir vienkārši izskalot acis ar tīru ūdeni, un neaiztikt. Vaigu gali ir ļoti, ļoti plāna tā kā zona. Un vispār visa sejas āda, jo mazāk tu viņu aiztiec, jo labāk, un kur nu vēl, jo mazāk tu viņu mazgā, jo labāk. Ļoti, ļoti iesaku izmēģināt, jo atrisināsies daudzas problēmas, kuras tev jau šobrīd ir aktuālas, bet pilnīgi noteikti atrisināsies potenciālās problēmas, ar kurām tev nākotnē iespējams būtu jāsaskarās tad, ja tu turpinātu mazgāt savu sejas ādu gan no rīta, gan vakarā, un vēl pie tam ar veikalos pieejamajām ķīmiskajām visām mazgāšanas suslām. Ja tu gribi zināt vairāk par EcoCert certificētu, kvalitatīvu, maksimāli dabīgu kosmētiku, ko es iesaku lietot savām klientēm, savām sekotājām, lai atrisinātu kaut kādu šobrīd aktuālu problēmu, droši vari man rakstīt, vari man šeit droši uzrakstīt Instagramā. Dienas laikā es pilnīgi noteikti vienmēr cenšos atbildēt. Tu esi risinājumu meklējumos, tad pilnīgi noteikti es tev varu palīdzēt, dod man ziņu, bet ja šobrīd liekas, ka viss ir ok, tad iesaku
pamēģināt atteikties no sejas mazgāšanas no rītiem.